D grupā šogad joprojām tiek meklēti pretinieki neuzvaramajiem Citizen Pro Master viņa zilajos formas tērpos, un jūs viņus redzat mačā pret Sia Pikets. Arī šoreiz Guntars, Jonāns, Ilja Miroņenko, Ilmārs Bergmanis un Sandis Amoliņš bija pārāk ciets rieks saviem pretiniekiem. Sia Pikets uzbruk no tālās distances veiksmīgi, taču kopumā ievērojami pārāk. Šajā mačā pret viņiem bija Citizen Pro Master komanda, kas ir izcīnījusi uzvaras jau visos 3 iepriekšējos Adidas Streetball Latvijas čempionāta posmos, un arī šajā cīņā ūdenī, Liedagā, Rojas smiltīs viņi bija izveicīgāki. Bumba tomēr lido grozam seceni, to izcīna Pro Master vīri, saspēlējas pretinieku apjukuši, un tas bija Ilja Miroņenko, kas noslēdz šo uzbrukumu. Sia Pikets cenšas, taču kā gara roka, nezinu no kurienes iznirst Ilja Miroņenko. Bumba ir atsista, tā nonāk pie Sanda Amoliņa, viņš met, un tā lido grozā atsitusies pret vairogu. Pavisam droši mēs varam apgalvot, D grupā tiek meklēti pretinieki šai ārkārtīgi spēcīgai komandai Citizen Pro Master. Strīdīga situācija, bumba tiek atstāta Sia Pikets komandas rīcībā, pēdējais izmisīgais tālmetiens, taču tos lido garām un jau 4. posmu pēc kārtas uzvar Citizen Pro Master, un par viņiem nedaudz vairāk mūsu speciālajā reportāžā. Cīņas arī, bet ūdens abaigi daudz patiesībā šodien bija. Mūsu kaprats šodien! Pēc 4 aizvadītajiem posmiem Citizen Pro Master nesatricinām ir nostājušies 1. pozīcijā. 2. ir RTU, bet 3. Sia Pikets. Nē, pret tādu spēlētāju jau baigi grūti spēlēt. Melns, liels, mežons, rupšs. Dažreiz viņš tāds ir. Bet vispār diezgan aktīvs viņš mums te ir komandā. Un priecēji, viņš ir biedēt spēlētājs. Man lielākie ieroči es nezinu, bet kā daži baidās, daži nebaidās. Bet... Kā izpaužās šīs bailes no tevi? Bailes izpaužās, nezinu. No auguma varbūt no agresīvās. Nē, no viņa brūnās krāsas un plikās galvas. Nē, tā ir muļķība vispār. Kas man jāsaka tev? Kas foršākais? Aktīvi atpūt. Tu atpūties un pie reizes arī pasporto, nevis vienkārši kaut kur guli vai ne un slaisies apkārt. Bet kaut ko dari. Pa smiltiem vispār patīk, jo uzpeli uzreiz var uzpeldēties tā diezgan labi. Un tātad Guntars, Ilja, Ilmārs un Sandis ir labā garstāvoklī. Viņiem veicas, viņiem ir daudz uzvaras, viņi labi spēlē, un jūs redzat kadrus, kā viņi ar to pašu Sia Pikets komandu tikās Latvijas čempionāta 1. posmā Rīgā. Nākotnē šai komandai ir daudz tālējošāki mērķi. Varbūt mēs nākamgad parādīsimies VIP grupā. Mums jau beidzās šogad viss. Nākamgad VIP grupa. Es ir tā piemēra. Pasmagi iest, es domāju. Tomēr.